Labdien, kopā ar jums Sandra Podziņa. Šodien parunāsim, šodien mums ir 3. nodarbība un paskatīsimies citas lietas, ko piedāvā mums blogers savu blogu izveidošanai. Paskatīsimies pārskatu. Tā, šeit mēs varēsim redzēt savu statistiku. Nākošais mums ir ziņas. Tā ir lapa, kurā mēs varēsim rakstīt jaunu ziņu. Šeit spiežam jauna ziņa. Uzrakstīsim atkal kaut ko. Es jums rādu tikai kā piemēru. Protams, jūs tā nerakstīsiet. Tā, kad jūs rakstat tekstā, tad jūs spiežat šeit sastādīt. Kad jūs liekat kādu kodu, piemēram, banneri vai no YouTube kādu filmu, tad spiedīsiet HTML kodu, un tad šeit būs jākopē iekšā kods. Pēc tam liekam atkal sastādīt, tad redzam, kādu lapu apmēram izskatās, spiežam publicēt, un emuārā augšā skatīt emuāru, mēs varam apskatīties, kāds mūsu blogs izskatās. Redziet, tā būtu, piemēram, dienas ziņa, tā bija pirmā ziņa, ko mēs pirmajā nodarbībā rakstījām. Šeit, redziet, uzspiežot, mēs tiksim uz to lapu, kuras linku mēs tur noslēgām, ja jūs atceraties un skatījāties pirmo nodarbību, ja? Un pēc tam aiztaisot to lapu ciet, mēs tiekam atpakaļ. Tātad tā bija pirmā ziņa, un šeit ir tikko uzrakstītā ziņa. Un tā jums pirmajā lapā blogam būs redzami teksti, raksti, ko jūs būsiet rakstījuši. Tā, pareizi, mums vēl jāparāda, ko mēs varam darīt labajā pusītē. Tā, tagad ejam atpakaļ uz noformēt. Tātad tās bija ziņas, šajā, kur rakstītas ziņas, mēs tad varam likt katru dienu, kad mēs kaut ko rakstam, tad spiežam uz ziņām. Lapas mēs jau apskatījāmies, paskatīsimies, kas ir komentāros. Tur varēs redzēt, ja būs kāds uzrakstījis komentāru, tad mēs varēsim viņu apskatīties, varēsim viņu arī izdzēst. Tāds viss tika. Jā, šeit jūs varēsiet redzēt, cik cilvēki arī ir bijuši. Izkārtojumu mēs jau skatījāmies. Veidi, nespiežam veidi. Tā. Labi, to pēc tam, tad uzspiežot ieskatījumu. Šeit mums arī ir ko paskatīties. Te ir nosaukums, kuru mēs varam mainīt, piemēram, tas, kas ir redzams mūsu lapā. Aprakstu mēs varam zem nosaukumu uzrakstīt kādu maziņu aprakstu, par ko blogs ir. Šeit mēs varam labot, ierakstīt un labot. Tā kā varam mēģināt. Tālāk mums ir redzams, kāds ir mūsu bloga nosaukums. Šeit mēs varam arī par naudu pieregistrēt savu pielāgoto domēnu, un tas jau tad paliks mūsējums. Tikai par viņu ir jāsamaksā. Tā, šeit ir mūsu koordinātas, tas ir autors. Tā, valoda un formatējums, te mēs varam arī mainīt valodas. Redziet, šeit uzspiežot parādās daudz valodas, kuras jūs varat izvēlēties, kādā valodā jūs rakstīsiet blogu. Varat laika joslu arī atrast, kur ir, piemēram, Latvijas laiks. Tā kā šeit jūs visu varat skatīties, vienalga, es tikai tā atzīmēju. Tā, tad ir formāts, kādā būs atzīmēts laiks, cikos mēs esam rakstījuši, un arī šeit to mēs visu varam mainīt un skatīties, kurš mūs labāk noformējums apmierina, to mēs arī rakstām. Un pēc tam spiežam saglabāt ieskatījumus, lai tas viss saglabājās. Tā kā jūs šeit varat skatīties. Tā, mums tagad vajadzēja to veidu, jā. Spiežam pielāgot. Tā, tas ir to, ko mēs te varam pēc tam mainīt, par ko mēs jau runājām. Nu jā, izkārtojums. Tāds mums izskatās izkārtojums.
Un šeit mēs varam, piemēram, labot, atzīmēt emuāru arhīvus, kāds viņš izskatīsies. Šeit mēs varam uzrakstīt citu nosaukumu. Kurš mums labāk patīk. Varam atzīmēt, vai nu tas iet pēc svarīguma ziņas, pēc svarīguma, kurš pirmais, otrais, rādīt vai nerādīt, rādīt vecākas ziņas, cik bieži arhivēt par katru mēnesi, katru nedēļu vai par dienu, te mēs varam likt punktiņus un skatīties, kā mēs paši vēlamies. Un pēc tam, kā esam visu atzīmējuši, tad jāspiež saglabāt, un tad mums tas viss saglabāsies. Tā. Bet tas nav tas, ko es jums vēlējos parādīt. Iesim atpakaļ uz emuāru. Tā, noformēt. Es atvainojos. Spiedīsim uz izkārtojumu, un tad mēs šeit jau varam mainīt. Te mēs varam likt jaunus sīkrīkus, un ko tas nozīmē. Labajā pusītē, piemēram, mums tagad ir arhīvs, to, ko mēs tikko te izmainījām nosaukumu. Šeit, spiežot uz sīkrīku, mēs varam pievienot daudz ko, tas, kas mums būs vajadzīgs. Piemēram, pogu Gmailam plusam, kur cilvēks apskatoties varēs uzspiest un atzīmēt, ka viņam patīk šis bloks. Tā, nākošo mēs varam pievienot gan tulkotāju, tā statistiku, kas ir ļoti mums svarīgi, lai mēs redzētu, cik cilvēki ir bijuši. Tā, te mēs arī varam augšā mainīt nosaukumu, kā tas auksies. Tā, piemēram, laika periodu mēs varam arī atzīmēt, vai pa visu laiku, lai būtu redzams, vai pēdējās 30 dienas vai nedēļu, un kurš mums no šiem labāk simpatiskē izskatiņš. Liksim to, mums patīk tas, un tad braucam lejā, spiežam saglabāt. Tā, ļoti labi. Tūlīt pievienošu vēl kaut ko. Tā, redziet, šitas HTML kods, to mēs arī liksim klāt, varam likt klāt, kurā mēs jau ievietojot kādu tekstu ar kodiem, varam pievienot gan banneri, gan fotogrāfiju labajā pusītē. Varam aptauju pielikt, video joslu no YouTube, slaidu rāda, lai bildīgs rāda. Šitas saišu saraksts, tas arī ļoti svarīgs, ja, piemēram, jums ir vēl kādas citas mājas lapas, tad šeit varat pievienot arī tās saites, kurās cilvēki atnākot varēs no jūsu bloga aiziet arī uz tām lapām. To parādīšu nākošreiz, jo pie katra var apstāties un daudz ko pastāstīt. Ja arī tūlītās es jums vienu variantu parādīšu ar to pašu manu lapu, lai es zinātu, kā to visu var izdarīt. Tā, tātad vietne būs mums šī, uz kurien cilvēks varēs aiziet. Vietnes nosaukums būs piemēram, un pievienot saiti. Redziet, pievienojās saite. Pagaidām tā mums būs viena, bet šeit var likt daudz. Tā. Te jūs redzēt, ko viņš ir parādījis. Un vēl kāds ir pustiņš, redzēt, mēs viņus varam grozīt, mēs viņus varam ielikt tur, kuru mums liekas viņš labāk izskatās. Tāpat tās arī šeit mēs varam pievienot dažādas sīkrīkus. Varam likt statistiku šeit lejā, ja negribam labajā pusītē. Tā kā varam no šī izvēlēties arī apakšā visus pielikt klāt, tāpat tās šeit. Un arī šeit, piemēram, varam augšā galveno to
jāuzskata, ka augšiņu blogam arī varam ielādēt iekšā savu, kaut kādu smuku fotogrāfiju, kādu garu bildi, un tad būs redzama augšā mūsu izvēlētā bilde. Šeit mēs varam mainīt, vai būtu redzama tikai fotogrāfija, vai bloga nosaukums, vai kaut kas vairāk. Varam spiest un skatīties, kā tas viss izskatās. Nepatīk, tad atkal varam nomainīt. Tā. Šodienai, es domāju, pietiks. Tā kā šeit arī daudz ko varam taisīt. Šeit varam uzreiz arī apskatīties, kāds bloks izskatās vizuāli. Redziet, ka mums jau statistika ir augšā. Un reku saite arī parādījusies ir, uz kur uzspiežot tiks uz to otru lapu. Tā kā drusciņi jau sāk viņš izskatīties pēc bloga. Tā kā es domāju, šodien pietiek. Ar jums bija kopā Sandra Podziņa un līdz nākošajai reizei.